Progresijas metodes. Atkārtojumi. Atkārtojums ir viena pilna vingrinājuma kustības izpilde, un atkārtojuma pievienošana ir pati vienkāršākā progresijas metode. Ja pagājušajā treniņā atspieties 10 reizes, tad šajā treniņā var atspiesties 11 reizes. Statiskiem vingrinājumiem šī būtu laika palielināšana. Ja pagājušajā treniņā noturēja elsi 10 sekundes, tad šajā treniņā tu vari to turēt 11 sekundes. Par cik pretestība paliek nemainīga un laikzemes slodzes palielinās, šī progresijas metode ir ideāli piemērota spēka izturības attīstīšanai. Kāpēc? Spēka izturība ir spēja atkārtot pārvērt pretestību, un palielinot atkārtojumu skaitu, tu uzlabo savu ķermeņa spēju atkārtot pārvērt pretestību. Ja tos mērķis ir atspiesties 50 reizes, tad atkārtojuma pievienošana būs diezgan pašsaprotams veids, kā nonāks no 5 līdz 50 atspiedieniem. Jebkas zem 5 atkārtojumiem ir spēka teritorija, tāpēc, ja tu vēlies attīstīt spēka izturību, centies neveikt mazāk par 5 atkārtojumiem. Atkārtojuma pievienošana arī ir ļoti piemērota muskuļu masas attīstīšanai, jo tā būtiski palielina kopējo slodzes apjomu. Taču, ja šis ir tavs mērķis, tev nevajadzētu izkāpt ārā no 5 līdz 30 atkārtojumu diapazona. Ja tu veiksi mazāk par 5 atkārtojumiem, pretestība būs tik augsta, ka tu nevarēsi uzkrāt pietiekami lielu kopējo slodzes apjomu, bet ja tu veiksi vairāk par 30 atkārtojumiem, pretestība būs tik zema, ka tu nevarēsi vairs maksimāli stimulēt muskuļu augšanu. Vēl viens pielietojums šai progresijas metodē ir tehnikas attīstīšana. Jo vairāk atkārtojumu, dod vairāk iespēju praktizēt pareizu tehniku. Ok, bet cik atkārtojumus man vajadzētu pievienot? Šis ir galvenokārt atkarīgs no kopējā atkārtojuma skaita. Jo vairāk atkārtojumus tu veic, jo mazāk ir katra atkārtojuma relatīvā vērtība, un jo vairāk atkārtojumus tu vari pievienot. Piemēram, viens atkārtojums ir 10% no 10 atkārtojumiem, bet tikai 2% no 50 atkārtojumiem. Lai progresija būtu identiska, tev būtu jāpievieno vai nu viens atkārtojums 10 atkārtojumiem vai 5 atkārtojumi 50 atkārtojumiem. Taču attālums no atteicis arī ir svarīgs. Jo tālāk no atteicis trenējies, jo vairāk atkārtojumus tur pievienot. Sākumā es tev ieteiktu trenēties salīdzinoši tālu no atteicis. Katru nedēļu pievienot 5 līdz 10% no kopējā atkārtojuma skaita, un, kad tu sasniedz atteicis, paņem atslodzes nedēļu un atkārto. Īsumā sakot, atkārtojuma pievienošana ir piemērota spēka izturības attīstīšanai virs 5 atkārtojumiem, muskuļu masas attīstīšanai 5 līdz 30 atkārtojumu diapazonā un tehnikas attīstīšanai. Ja tu vēlies attīstīt spēku vai jaudu, tad šī progresijas metode tev nebūs piemērota, vismaz kā galvenā. Ceru, ka tev šis video noderēja, un tiekamies nākamajā video par nākamo progresijas metodi - pretestību. Čau!